Nu ko, tā mūsu sērija var sākties. Un tagad mēs braucam uz Dubaju. Yes! Beidzot atvaļinājums pilnīgais. Jā, tagad mums jāpārdzīvo par bērniņiem, kur atstāt mājās raudādam. Jā. Bet nu neko nevar darīt. Lidostai galvu neredz, brauc un brauc, cik te nav termināļi. Kā mēs tiks atpakaļ? Kā mēs zinām, kad mēs vispār braucam. Mūsu koferīši arī brauc turpat, kur mēs. Cerams. Tā, nu lūk, mums iedeva 10 gigabaitus. 10 gigabaitus. Bezmaksas turistu simkarti. Jā, pa visu padomāts. Iedomājies pat līdzi ir šitā adaptiņa, par ko mēs satraucāmies, ka mums nav. Jā. Nu tā, esam noķēruši lēto taksīti un dodamies uz mūsu viesnīcu. Nu tālūk, mēs esam atstājuši viesnīcā koferi un tagad mēs ejam ielās. Miegs nāk, tā kā traks, šausmīgi nāk miegs. Bet nu mēģinām izturēt līdz 2, lai var ievākties numuriņā un tad jau varbūt miegs arī pāries. Tēc, ka varbūt tiksim ātrāk. Jā. Dubai tiešām pārsteidz ar savām kosmiski augstām celtnēm. Nu, ir, jā, bišķi līmenis ir. Māja ar caurumu. Ārā ļoti silts. Staigājam, skatāmies, tūlīt mēs ņemsim skūterīšus braukt. Kā tādu aizmītis var pabraukt? Jā. Jā, nu te var apbrīnot. Katra ēka ir taisīta ļoti sarežģīti. Nav pa vienkāršo četrkantīgas mājiņas, ir apaļiem stūriem un pa vidu vēl kaut kāds caurums visā garumā. Vai ir silti? Jā, beidzot ir silti. Pa karstu pat varētu teikt. Nav, pa karstu vēl nav. Nu, nav, pa karstu nav, jā, ir normāli.
Dubai nekad nav gatava. Tā tiek vienmēr būvēta. Ziemassvētki tuvojās, eglīte blakus palmai. Mākslīgā, protams. Katra māja tā kā mākslas darbs. Katri savādāk. Nevajadzēja to sniegu atvest no Latvijas. Jā, bet tā, kad tur cilvēks brauc ar trosu pāri šļūts. Negrib tāda atrakcija. No vienas mājas uz otru, ka tur. Jā. Notiek instruktāža. Tūlīt bragās brigāda ar ūdens močiem. Izklausās pēc vāciešiem. Tu man arī vizinās. Nu, skatīsies, kā tev būs. Lūž. Tā mēs sēžam gaidām, kad varēsim tikt istabiņā. Vēl kādu stundiņu jāpagaida. Mūsu numuriņš tiek tīrīts patreiz, bet mums būs ar balkonu, cerams, ka uz šo pusi. Kāpēc ir vērts atbraukt uz Dubai? Šitie visi ir izklaides pasākumi, kas ir iespējami te apkārtnē. Ar visām cenām, ar visiem nosaukumiem. Un vēl otrā pusē. Tur ir kaut kāds aktivitātes, man liekas. Visas aktivitātes. Jā, sākās ar safāri braucienu un beidzās ar ūdens močiem un jahtām. Nu, vārds sakot, te ir ko darīt, te ir ko braukt un ņemties. Tikai naudiņu vajag, un tad jau viss notiek. Jā, nu, kaut kur orientējuši katra ekskursija maksā ap 50 līdz 100 eiro. Beidzot. Bet mums ir šitāds dzīvoklis. Beidzot varētu teikt, kad ir sācies atvaļinājums, jo visu laiku mēs ir pārguruši, nokritījušies visu nakti pa to lidmašīnu un gulējuši tikpat kā nav. Skats mums ir pa balkonu šitāds, jau tas jāievērtē. Ļoti atvainojas. Nu, var sakot, skats pa balkonu ir šāds. Jā. Es skatos, te visām viesnīcām ir baseini. Un, protams, viena pa otru skaistāk un krutāk. Bet ir ok. Tā, nu kas tad mums te sanāca piedāvājumiņā? Samaksājām mēs 2000 dirhams. 4 nakts ar brokstīm un vakariņām un virtuves zonu. Un mums arī veismašīna. Un vašmašīna. Mums atstumta kafeja. Jā. Vanna mums ir. Nu, pūš ļoti labi, nu vēdīt telpa. Un te ir vienkārši mazgāts tikā. Nu, var sakot, numurs ir ļoti plašs un lēpins. Te jau gandrīz jāsēž numuriņā. Nu ko, ir vakars. Esam bišķi pagulējuši, nedaudz atķēgušies no lielā brauciena. Sākās mums vakarbaudījums. Iesim uz balkoniņu, pastīties, kā izskatās. Kaut kas mums ir atbraucis līdzi no Latvijas. Jā. Vietējais alkohols veiklos ir ļoti dārgs. Bet ir. Bet ir. Daudz stāst, ka neesot vispār, bet ir. Ka nav. Jā, nu var sakot, pirmais tosts mums būs šitādā vietā. Pirmo vakaru Dubajā. Pirmais vakars Dubajā. Interesanti tas, kad mēs iegājām veikalā, likās no āras tas necils mazas durtiņas. Izrādās, ka tur apakšā ir kaut kāds futbola laukuma lielumā tas veikals pagrabs stāvā. Ne, tas nav pat pagrabs stāvs, tas pirmais stāvs. Nu jā, tā māja, visa tā apakš, viss ir viens liels veikals. Var redzēt, ieeja arī tai galā. Bet tur arī tā, ka nevarēja saprast, tur gājuši priekš likās, tā, ka sākās cits veikals, kases, vai tur tā pilnīgi cita kasa, vai viss savienots, nevar saprast. Tāpēc, ka vairākas izējas, tāpēc arī ir tās vairākas kases. Nu, cenas ir diezgan lielas. Dubajā vislabāk, es domāju, kad ir ēst viesnīcā, jo pa lielam diezgan padāri. Redzēsim, kāds mums būs vakariņas. Nu, tā mēs esam atnākuši vakariņās.
Vakariņas ir viedra galds, var teikt. Ņemam, liekam, ko gribam. Nu, ko, labu apetīti. Labu apetīti. Un mēs jau kā rīsi. Ir krāsaini rīsi, un ir visāds mērcīts, un visāds, nu, var sakot. Jā, garšo. Vakariņas būs labs. Tā mēs braukājam ar ričukiem, skūterīšiem. Un te apkārt viss notiek, visu laiku ir ēstuves, sauc iekšā, aicina ēst. Un viss smaržo pēc dūmu pīpēm. Jā, tās ir. Jā. Un visu apkārt debeskrāpi. Vienkārši fantastiski skati. Ceļš uz pludmali ar ekrānu burtiem. Vajag jau izdomāt māju ar caurumu uzbūvēt. Tāds izskatās pasaulē lielākais panorāmas rats. Bet viņš, diemžēl, ir apstājies. Vai nu darba laiks ir beidzies, mēs kaut ko esam nokavējuši. Jā, tas ir monstrs. Šito visu rāda augšā uz jumta rentie projektori. Ievērojam, kad visi kuģīši ir apstājušies, kaut ko gaida. Cits kustās, bet pārsvarā visi ir apstājušies. Tas nozīmē, ka būs kaut kāds gaismas šovs tulītās. Mēs nojaušam.